Labvakar! Tas ir tik šarmanti. Vecām ēkām jauna elpa. Vai tā būtu attāla Latvijas lauku muiža vai Rīgas tirgus gaļas paviljons? Rīgā gandrīz aizmirstais Vidzemes tirgus gaļas paviljons pagājušajā nedēļā bija ļaužu pārpilns, jo tieši tur jaunie modes mākslinieki, Latvijas Mākslas akadēmijas studenti mērojās spēkiem. Students uzzināja, ka šeit būs bija sajūsmā, jo, man liekas, telpas ir ideāls. Jo kreatīvāk vide, jo jebkurš pat visvienkāršākais darbs izskatījās pilnīgi citā gaismā. Prožektoru gaismas apmirdzēti pa modes mēli kustējās gan mazi omulīgi bērni, kam šie bija pirmie soļi modes pasaulē, gan slaikas meitenes jauno censoņu darinājumos, gan puiši, no kuriem vairāk ikdienā veic citus darbus. Tērpu demonstrēšana viņiem ir tikai izklaide. Es ļoti labi jūtos kā matumeistars, bet man kā modelim ļoti patīk tādā ziņā, ka es varu atslēgties pilnībā no sava darba un būt vispār kaut kas cits. Mākslas akadēmijas studenti piedāvāja gan smalku dendiju cienīgus tērpus, gan dzīvespriecīgus krāsu sprādzienus, gan ekstravagantus izlēcienus. Sanākušajiem skatītājiem bija savi ieteikumi jauniem censoņiem. Meklēt pašiem sevi, nevis oti tagad modē reitūs, ot arī eleganti uzvilkas reitūs. Nu tad liežam apmēram visi reitūsēs. Visreālāko skatu uz dzīvi sniedz mazais studentu tērpu kioskiņš, kurā visprecīzāk varēja novērtēt sabiedrības attieksmi pret jauno censoņu veikumu un to, ko tad ļaudis vislabprātāk izvēlas savai gardrobei. Es esmu iegādājies, bet es tagad nepateikšu vārdus, bet es esmu iegādājies. Iespējams, drīz kāda jaunā modes mākslinieka vārdu daudz zinās no galvas, jo drosmīgiem taču pieder pasaule. Kas zina, kur aizvedīs atvaļinājumu līkloģi? Mēs piedāvājam iepazīties ar pašu jaunāko atjaunoto muižu Latvijā. Pie tam šeit ir ierīkota viesnīca, kas iekļuvusi Design Hotels grupā. Kad 1795. gadā rakstnieks Garlības Merķelis rakstīja savu slavenāko gara darbu Latvieši, viņš pat nenojauta, ka pēc 200 gadiem tieši Annāstapas hotels, kurš pagaidām vienīgais Latvijā, uzņemts prestižajā Design Hotels ķēdē. Jau varot atjaunotās muižas durvis, saprotam, ka esam nokļuvuši laikmetīgā namā ar senatnes šarmu. Viss interjers pārdomāts līdz niansēm. Paši saimnieki savu lolojumu dēvē par eko viesnīcu. Sienu apdarē izmantotas krāsas bez ķīmijas, platās palodzes, kurās var arī zvilnēt darināts no koka, savukārt plašos logus sedz, iedomājieties vien, filca aizkar. Filts latvietim nav nekāds svešais materiāls, un es gribēju parādīt to, ka filcu var izmantot arī plašāk, konkrēti aizkaros. Oficiāli viesnīca tiks atklāta jūlija beigās, tad arī pirmie viesi varēs baudīt jau ierastās Latvijas lauku nodarbes. Netipiska, taču drosmīga ideja darbosies ne tikai pieaugušo, bet arī bērnu spa, masāžas, ūdens procedūras un fizioterapeits. Latvijā es īsti neredzēju tādu iespēju, kur aizbraukt ar savu meitu un sievu, un tā arī mēs nonācām līdz tam, ka tad jātais ir pašiem savs bērnu spā. Uz jautājumu, vai Garlība Merķeļa spoks arī piedalās renovēšanas darbos, skan atbildi. Garlības spoku es šeit jūtu. Īpaši 5 no rīta, kad pēkšņi kāds sāk klauvēt pie loga. Klauvētāji gan esot putni, tie arī norāda ceļu uz akmeni. Man pat ir atrasts tas pats akmens, dzirnakmens, uz kura viņš šo grāmatu ir rakstījis, un viņš tepat tās teritorijā man atrodās. Saimnieki akmeņa atrašanās vietu tur noslēpumā, taču labiem ļaudīm, kuri novērtē Latvijas lauku ainavas un labumus, to noteikti parādīšot. Baudīt muižas gaisotni ir lieliski, taču, ja kādam vasaras sezonu jāpavada pilsētā, neskumstiet. Mums piedāvājumā ir vasaras topsis Lielpilsētai. Mūs priecē fakts, ka strauji pieaug radošo aktivitāšu popularitāte. Jaunatvērtajā veikaliņā Baba Rīgā starp pērļu vijumiem un sievišķīgiem darinājumiem atradām ģipšu atlējumu darbnīcu. Mūsu tematiskie vakari ir arī ar jēgu saliedēt cilvēkus. Un ne tikai piedāvāt veikalu, kur iepirkties, bet kaut ko vairāk tā kā mājas izjūta. Te visas vasaras garumā varēs nodoties dažādām tematiskām un praktiskām nodarbēm, kas iepriecinās gan lielus, gan mazus. Mazajiem patīk process, maisīšana un liešana. Un mamām varbūt rezultāts. Rezultātā top ģipša medaljons, kas atgādina par šīs vasaras omulīgākajiem notikumiem, starp kuriem noteikti jāiekļauj stilīgākās Rīgas frizētavas apmeklējums. Izsmalcināt literatūras poži fotožurnāli un sajūta par bezgalīgu vasaras ballīti, kad aiz loga atskan badmintona mušīnas atsitieni, ir friziera Vlada valstības galvenais trumpis. Daži nāca šeit un pavādi pusi dienu, lasot albumu grāmatas vai pie kompjutera sēžot, vai atnāca ar vīnu,
bieži ļoti ar vīnu, bet es tikai dzirdu to skaņu, kad taisās vaļa vīnas pūdeles. Ideja par savu veidu grāmatnīcu frizētavu Vlads izsapņojas ārzemēs. Es biju redzējusi tā kā bukkafē, visādas grāmatnīcas, kafejnīcas un iedomājos, ka pēc nevar būt nekais frizieris, lai uztais tieši tādu telpu, kur arī būs grāmatplaukti. Saskandinājis glāzi un pačelojas ar viesiem, Vlads ķeras pie darba. Un bohēmiskie viesi tikai tāda attopas, ka blakus ērtajai viesistabai taču ir arī frizētava, kuras novatoriskais piedāvājums šovasar ir atsveidzinošs matu balzāms, kuru var lietot ļaujoties vasaras atpūtē. Dišķipils laikā īpaši aktuāli ir dažādi dārza darbi, īstas govs slaukšana vai došanās uz piena muzeju, kuru var nokļūt apmeklējot Monas lielveikalu Dominu un piedaloties loterijā. Pirms dodamies atvaļinājumā vēlējāmies jums atgādināt. Modē ir dārzniecība, nesteidzīgas sarunas ar draugiem un Latvijas patriotisms. Īstenojiet to un tiekamies rudenī!